Trešdien, 5. oktobrī, karostu par filmēšanas laukumu bija pārvērtuši indiešu kinematogrāfisti. Kā portālam pastāstīja filmēšanas Latvijas puses pārstāvs filmu studijas Ego Medija producents Kristiāns Luhairs, epizodes Liepājā tiek filmēts vienu dienu. Priekšpusdienā kādā katedrāles ielas daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, bet pēcpusdienā karosts cietumā, kur militāra personas iesloga filmas galveno varoni. Filmas režisors, operators, galvenais mākslinieks, daži divas zvaigznes, kas ir indiešu. Jāsaka tā, ka pēc tā apjoma skatītājiem viņas stipri lielākas nekā amerikāņu zvaigznes. Teiksim, viņi ir zvaigznes auditorijai, kas 750 miljoni. Tā kā katram no viņiem ir savs trailerītis, tur viņi dzīvo. Ēd, guļ, nezinu, ko dara. Pusēm apmēram mēs esam 60 cilvēki, ieskaitot tagad liepājniekus, ekstras vēl, mazskatu dalībniekus, mēs esam kopā 70, laikam. Precīzi skaitu nezinu, jo te ik pa brīdim kāds parādās liekas vēl. Te jau liepājnieki ir ļoti draudzīgi, viņi nāk draudzēties saviem cilvēkiem un arī ar indiešiem. 30 cilvēki ir atbraukuši no Indijas, varbūt drusciņi vairāk. Viņi tik daudz, un nekad nestāv uz vietas, tāpēc ļoti grūti saskaitīt. Bet pēc pasēm apmēram viņi bija drusciņi vairāk nekā 30. Viņiem bija paredzēts ierasties drusciņi ātrāk, vīzu aizkavēšanās dēļ. Viņi ieradās tikai, tā pamatgrupa ieradās pirmdienā. Un viņi atved līdzi sev kameras, ar ko viņi arī filmē, tad uz 3,5 mm. Kā jau pienākās kinofilmai, arī ļoti daudz tās kameras cilvēku no viņa puses, arī galvenie, teiksim, gaismotāji, skaņa, viss tas ir viņu. Principā Latvijas puse ir tehniskais nodrošinājums, tad filmēšanas vietas, tad lokācija menedžments, transports. Indiešu filmas Mātrana, ko latviski varētu tulkot kā cilvēks, kas mainījies, filmēšana karostā izrādījās arī labs iemesls, lai satiktos un kārtas uzspēlēt pensijā aizgājušie Liepājas teātra aktieri. Jānis Dreiblats, Jānis Kuplais, Aivars Kalnarājs, Ivars Krastiņš, tāpat kā bijušais Liepājas teātra gaismotājs Aivars Albužs, Liepājas amatieru teātra aktieri, karosts bērni un pat vienkārši garām gājēji piedalījās filmas masu skatu uzņemšanā. Teksta nebija, mēmā bilde ar lēnām pastaigām. Man partneros bija radio korespondenti Inga Ozola, gadījās blakus, un tad mēs pārī bijām, tā kā pastaigājāmies. Tur tāds rundālīts apaļš katedrāls priekšā un ap to uz riņķi vien, nes cik reizes. Un kas vēl būs jādara šodien? Jā, it kā cietumā, jāiet cietumnieku drēbes uzvilkt. Tad būsim cietumnieki. Ko, Jāni? Man bija tāda Marcel Marceau stila apmēram tāda. Jānovērtē bija katedrāla un tad pa zālē jāiet uz koku. Tā es centos izpildīt. Un uz cietumu arī? Uz cietumu arī jāiet, kas tur būs, nezinu. Es ceru, ka nespīdzinās. Apiesies humāna mums. Tur jau vajag iekšā iet, tur vesels bars visādi liekēji. Pastāst, tev baigi interesants skats bijis. Man bija, jā, kaila skats. Filmēšanas uzdevums. Es vēl neesmu filmējies vēl. Es cietumā tikai būs. Cietumā, jā. Mīkstumā man neņem. Jā. Un tad, mēs tur apstījāmies un tagad iekšējo tagad domāju. Tagad jūs plānojat, ja? Jā. Tekstus mēs atkārtojam. Mēs tekstus, jā, un Es ceru, ka mūs tur nesitīs te cietumā. Indiešu valodā vai Jā. latviešu? Hinduismu, jā. Nē, mēs vispār esam izbēguši cietumnieki. Mēs brīvprātīgi atgriežamies cietumā. Bet nevarat atmest netikums vecos, jā? Jā, netikums. Cik ilgi var sēdēt pie tā? Ivārs ir vinnējis. Mani sauc Daniela. Es šodien tā kā filmējos. Mēs filmēs filmā. Kas bija jādara? Mēs darīja, tā kā sākā, kamēr trenējāmies, mēs spēlējām. Tā kā tā, un
grozījāmies un šitā te.